Labdien visiem, kas šodien digitālās nedēļas izglītības dienā pieslēgušies semināram Digitālā lasītprasme skolā. Šo semināru organizē Izglītības un zinātnes ministrija, mēs sadarbībā ar Latvijas informācijas un komunikācijas tehnoloģiju asociāciju. Lasītprasme un tekstpratība ir izglītības iegūs pamatprasmes, tās saucamās caurviju prasmes, kas nepieciešams, lai izprastu nevien humanitāros priekšmetus, bet arī eksaktās zinātnes, kā matemātika, fizika, ķīmija. Pie tam grāmatu lasīšana veicina mūsos gan kritisko domāšanu, attīsta analītiskās prasmes, empātiju, zinātkāri un arī uzlabo koncentrēšanos. Un tā kā jauno lasītāju iesaistīšanā nozīmīgi ir tieši digitālajai videi piemēroti mācību līdzekļi un saturs, jo bērni tomēr mūsdienās vairāk patērē tieši digitālo saturu, tad ir svarīgi meklēt jaunus veidus, kā veicināt šo lasīšanas kultūru. Un tāpēc šodien seminārā esam aicinājuši dalīties ar savu pieredzi, praktiskajiem rīkiem un stratēģijām 3 pieredzējušus pedagogus, latviešu valodas, sociālo zinību un vēstures, kā arī STEM mācību priekšmetos. Īpaši uzsvērsim arī, kā šos rīkus izmantot ar Chromebook datoriem, kas pērn ir plaši piegādāti skolām pateicoties Eiropas Savienības atveseļošanās fonda atbalstam. Kā pirmo semināra runātāju aicināšu Salaspils 1. vidusskolas latviešu valodas un literatūras skolotāju Jānu Bisteri pastāstīt, kas tad ir digitālā lasītprasme, kā lasītprasme ir mainījusies, kā mēs lasām tagad, kā kādreiz, un kādus tad rīkus var izmantot digitālās lasītprasmes attīstīšanai latviešu valodas un literatūras mācību priekšmetos. Un Jāna pirms sāks prezentāciju, viens iesildošs jautājums, uz ko viņa atbildēs, kā tad viņai patīk labāk lasīt grāmatas analogi, papīrā tātad vai digitāli. Tā kā lūdzu, tagad Jāna. Labdien! Un atbildot uz jautājumu par lasīšanu digitāli vai papīra formātā, kā jau teicāt, jaunās dažādas lietas, kas mums ieviešās mūsu darba procesā, tomēr piespiež lasīt arī kaut ko savādāk, ne tikai papīra formātā, kas jau ir tāds mīļotais veids, jo grāmata, tā ir vērtība, bet digitālā lasīšana tā ir prasme, kas mums šobrīd noteikti ir nepieciešama. Tā kā lasu gan. Un šodien tad dalīšos pieredzē ar to, kā tad mēs lasām, vai kā es izmantoju dažādus veidus, lai attīstītu šo lasīt prasmi tieši mūsdienu jaunietim, 21. gadsimta jaunietim. Un iesākumā tad gribētu runāt par to, ka šis straujais laika ritējums mums brīžiem liek apstāties un paskatīties visapkārt, cik daudz, kas ir mainījies mums gan ikdienas darbos, gan paskatoties arī uz lielceļiem. Ja, tātad viss mainās. Un lūk, arī lasīšanas kultūra ir mainījusies no tiem tālajiem laikiem, kad tā bija tikai un vienīgi ekskluzīva nodarbe. Ja, kad kāds lasīja tikai latīņu valodām, pārējiem tā nebija pieejama, pēc tam jau parādījās grāmatas, kas bija tā kā dzimtajā valodā, bet arī tad vēl lasīt prasme nebija tik ļoti attīstījusies, jo lasīt mācēja tikai daži. Un sociālā nodarbe jau bija tad, kad viens lasīja visiem pārējiem priekšā. Un ar laiku šī sociālā nodarbe parādījās arī, tātad pilnveidojās tā, kad viņi lasīja un stāstīja viens otram, ko tad izlasīja. Bet laikam ejot, cilvēks sāk lasīt tikai sev un vairs nevienu nedalās savās domās par izlasīto. Un šobrīd mēs jau runājam par moderno lasītāju, kas īstenībā savu lasīt prasmi vairāk vai mazāk attīsta tieši lasot digitālās dažādas ierīces, tekstus, grāmatas, teksti, avīzes arī lasām. Ja, tātad īstenībā teksts, kas ir digitālā formātā, šobrīd ir visai aktuāls. Lūk, un tad, ja mēs runājam par digitālo lasīšanu, te parādās mums tāds jauns termins kā jauna lasīšanas kultūra. Un tās ir tiešsaistes lasīšanas iespējas, ja, kurā mēs tātad saprotam jēgu un mēģinam uztvert to, kas tur ir rakstīts tieši no digitāla teksta. Un to mēs mēdzam saukt par digitālo lasīšanu.
Ja mēs skatāmies uz to, jautājot sev, cik labi tad skolēni mums skolā lasa digitāli, kā viņi to saprot, kā viņi to uztver, tad tas ir tāds jautājums, atvērts jautājums, jo būtībā šobrīd mums ir jāievirza skolēns, lai viņš lasītu pareizi digitāli. Un kā saka Volfas kundze savā grāmatā, ja, ka mums ir jāpalīdz bērniem attīstīties smadzenēm, kas spēj lasīt dažādus tekstus dažādās vidēs. Un tā skaitā arī tātad interneta vidē vai elektroniskajā vidē, digitālajā vidē, kā nu kurš to mēdz nosaukt. Ja? Bet šī digitālā lasīšana neizpaliek bez 4 tādiem jēdzieniem, kas iet paralēli. Un tas ir informācijas pratība, ja, tad, kad mēs informāciju mēģinam iegūt no digitāla teksta, tie ir, piemēram, mediju lietot prasme, datoru prasme un arī digitālā pratība, kas ir noteikti nepieciešama ikdienā jebkuram cilvēkam. Tātad bez šīm visām 4 prasmēm digitālā lasīšana tātad ir tikai daļa no šīm prasmēm. Ejot uz digitālajiem tekstiem, mēs noteikti domājam par to, kādu tekstu izmantot, kā to attiecināt uz mūsu mācību priekšmetu. Un, manuprāt, man vissvarīgākais ir tas, vai bērni šajā digitālajā tekstā nepazūd garlaicībā. Tas nozīmē, tātad viņiem ir jābūt iekļaujošam, pieejamam skolēnam, saprotamam un arī inovatīvam, kas spēj viņu tātad iedzīvināt šī teksta apguvē vai lasīšanā. Līdz ar to mēs jau kādu laiku apgūstam daudz un dažādas prasmes, tajā skaitā arī dažādus līdzekļus, ar ko tad mēs skolēnus iesaistam digitālās lasīšanas pasaulē. Un te ir mani lietotie rīki, ar kuru palīdzību tātad es mēģinu un cenšos tātad iesaistīt skolēnus arī digitālās lasīšanas pasaulē. Bez somas, mācoņa un letonikas un arī uzdevuma.lv, kas vairāk vai mazāk tātad virzīti ir uz skolas standartiem un mācību programmām, izmantoju arī paralēli tādus rīkus, kur tomēr mēs jau domājam par to, kā to iekļaut mūsu mācību programmā, kādas vielas apguvē. Lūk. Ir tādas vietnes, kā piemēram, kas ļauj, vai pareizāk sakot, paplašinājumi Google Chrome pārlūku programmai, kas ļauj mums veikt tiešsaistes piezīmes un izmantot tātad lasīšanas laikā šīs piezīmes, lai varētu uztvert teksta jēgu un saturu. Savukārt man ļoti iecienīts ir ClassPoints, kas īstenībā ir ne tikai digitāls rīks, ar kuru skolēni tātad ir sasaistīti ar manu arī prezentāciju, bet viņi arī sniedz tieši ātro atgriezenisko saiti. Tas nozīmē, ka viņi izpildot uzdevumu, šo savu darbu atgriež man atpakaļ tūlītēji. Tātad uz manā prezentācijā nonāk viņa veikums. Un ir tas, runāšu arī par tādu vienu lietu kā teleteksts, kas man ir jau tāds jauninājums šajā mācību gadā, ko es izmantoju tātad klases lasīšanā, un par to tad varbūt vēlāk sīkāk. Par ClassPointu runājot, tātad tā ir, kā jau es teicu, pārlūku programmas tātad papildu programma, kurā tātad mēs izmantojam dažādus digitāli veidotus jautājumus, par kaut ko, tur var būt arī visādas anketēšanas, tur var būt arī zīmēšana, tur var būt vārdu mākoņi, tur var būt ļoti daudz dažādu iespēju. Kā es to izmantoju? Piemēram, viena no lasīšanas stratēģijām, kas man ļoti, ļoti patīk, tā ir 6 stūra domāšana, kas ir aizgūta no biznesa pasaules un lielākoties to aizsāka izmantot mācību procesā vēsturnieki. Un iepazīstos ar šo stratēģiju, es sapratu, ka arī latviešu valodā un literatūrā to var ļoti labi izmantot. Tas nozīmē, ka ir 6 stūra tādas, kā jūs ekrānā redziet, tādi 6 stūra laukumi, kuros skolēniem ir iespēja rakstīt informāciju. Viņiem tiek dots teksts. Es pārslēgšu uz nākamo slaidu. Dots digitāls teksts, kas ir jālasa, un jāveido tātad šo savu domu tīkls. Lasot digitālo tekstu, tātad viņiem jāmēģina uztvert teksta jēga, teksta būtība, un jāmēģina likt kopā to, kas ir savstarpēji saistīts. Līdz ar to
kā mēs iepriekšējā slaidā redzējām, ja, kad šīs te tīklotnes, jeb domāšanas veids, katram lasot digitālu tekstu, ir atšķirīgs. Tas nozīmē, ka nekad nebūs 2 vai 3 vienādi domu tīkli. Katrs skolēns vai katra skolēna grupiņa, es vairāk dodu pāros šādus darbus, vienmēr to izpildīs savādāk. Katrs centrēsies uz kaut kādu informāciju, ko viņš atradīs par primāro informāciju šajā tekstā. Un tas mums arī parāda, ko tad īsti skolēns uztver tekstā. Šādu pašu tīkliņu es arī veidoju, piemēram, mācot kaut vai latviešu valodas šos teorētiskos jautājumus, ja? Nu, ja runājot par virslocekļiem, tātad viņiem jāveido sasaiste to, ka virslocekļi ir gramatiskais centrs, ja? To, ka virslocekļi ir arī teikuma galvenie vārdi, to, ka teikuma priekšmets ir gan virsloceklis, gan gramatiskais centrs, tātad viņiem šīs 6 stūra maliņas ir jāsaliek tā, lai tās maliņas, kuras saskarās, savstarpēji ir saistītas. Nu, te ir veidojas šī domāšana un teksta izprašana un sakārtot visu to uz šādas domu tīkla. Tātad šādā veidā, liekot visas 6 stūra kartiņas klāt, viņi var papildināt savu domu gaitu. Tas ir tāds viens no veidiem. Otrs, ko es uzskatu, ka tas arī ir ļoti nepieciešams, ne tikai lasīt digitāli, bet veikt arī digitālās lasīšanas piezīmes. Un manā izpratnē šobrīd tas ir tāds sistēmiski izveidots lasīšanas piezīmju uzdevumu tāds krājums, varētu tā teikt, jo katram skolniekam ir sava PowerPoint prezentācija, kurā viņi veic savas lasītāju piezīmes. Un tajās nav tikai, kā jūs redziet, slaids ar instrukciju, tālāk dodās dažādu grāmatu, izlasīto grāmatu saraksts ar vērtējumu patīk, nepatīk, ja, un kāpēc, to mēs runājam pēc tam. Arī nākamajā slaidiņā, 2. rindā, jūs redziet, kā skolēni atzīmē savus lasīšanas paradumus ikdienā lasot, un te nav vairs runa par to, vai viņi lasa tekstu papīra formātā vai lasa digitāli, bet piezīmes viņi veic tāpat digitāli, un šī digitālā pratība tomēr parādās blakus lasīšanai. Nākošajā slaidā skolēniem ir arī jāanalizē to, ko viņi lasa, un te ir tāds stāstu aplis, kurā viņi sakārto savas domas gan par žanru, gan par tēliem, gan par sižetisko līniju. Tātad jau viņiem ir jādomā par šo izlasīto tekstu. Tad, kad mēs runājam ar skolniekiem par to, kādas grāmatas mēs lasām, es viņiem piedāvāju lasīt dažādus, gan internetā presi, kādu preses izdevumu, gan digitālas grāmatas. Es viņiem ļauju lasīt jebko un rakstīt šajā savā lasīšanas sarakstā jebkuru lasīto materiālu. Un tāpat tās viņiem par to ir jārunā. Turpinājumā ir tāda spēle, ko mēs spēlējam kā galda spēli, bet pats varbūt svarīgākais, kas, manuprāt, ir šī vietne, kurā mums stāv visas prezentācijas, un skolnieki savā starpā var ielūkoties viens otru darbā, kā kurš ko ir lasījis, kā kurš ko ir uztvērs, kā kurš ko ir saskatījis. Protams, turpinās arī tātad vērtēšanas process, ja, kad man tiek novērtēts viss paveiktais, un tas jau parādās mums, tā teikt, tādā mutvārdu ieskaitas procesā. Vēl ir mazākajām klasēm, es dodu ne tik daudz varbūt tādu analīzi, bet es arī dodu viņiem zīmēt grāmatzīmi par savu. Un te arī viņi var izpausties gan digitāli, gan arī ar roku rakstīt. Ja. Kā nākamo veidu, kuru es izmantoju, atkal ir digitāls veids, digitāls teksts, un lai šo digitālo tekstu lasītu, es viņiem pievienoju klāt tātad dažādas uzvedinošas uzdevumus, kas ir jāizmanto lasīšanas laikā, pirms lasīšanas un arī pēc lasīšanas, jo kaut kā šis process ir arī jānoslēdz. Tātad te ir piemērs, kurā, piemēram, ir dots teksts, un blakus tātad viņiem te atkal var variēt. Tas var būt individuāls darbs, varbūt pārdarbs, varbūt grupu darbs, ja, kā kurš teksts ir nepieciešams, kā uz to skatīties. Ja. Tātad
pirms lasīšanas viņi mēdz vai nu uzdot jautājumus, vai nu sniegt komentārus par izlasīto virsrakstu. Ja? Tātad, un atkal viņi to dara arī blakus digitāli. Pēc tam lasīšanas laikā viņi noteikti izmanto savu lasīšanas pieredzi un lasīšanas laikā veic komentārus, veic piezīmes, veic arī jautājumu uzdošanu, kur atbildes šajā tekstā nemaz nav atrodamas. Pēc lasīšanas atkal mēs varam diskutēt, runāt un pārunāt šo visu. Šīs lietas, kas ir blakus tekstam, var variēt. Es dodu arī tādu lietu, ka viņi var izvēlēties vienu no veidiem, ko viņi vēlas darīt ar šo tekstu. Vai nu vizualizēt, vai nu veikt kaut kādas prognozes tālākās, vai nu viņi mēģinās aptaujāt kādu par šo jautājumu, ja? Vai arī veidot kādus savienojumus ar reālo dzīvi un pasauli. Tātad īstenībā digitālu tekstu uztverot, viņam ir jāprot arī par šo runāt. Tātad nākošais mūsu vai mans piedāvātais veids, kā es šo digitālo lasīt prasmi mēģinu attīstīt, tātad ir tā saucamais teleteksts, kas man ir atklājums šajā mācību gadā. Un šajā slaidā jūs redzējat uzdevumu 8. klasē, kur mēs izmantojām mācību grāmatā esošos materiālus un lai sniegtu atbildi meitenei par to, kā uzvesties publiski uzstājoties vai kā pārvarēt savas bailes publiski uzstājoties, devu viņiem lasīt papildus tekstu, ko es nekopēju, bet devu teleteksta formātā. Nu, lūk, ir vietne, kurā mēs tātad ievietojam, iekopējam tekstu, un šajā vietnē tekstu ir iespējams gan veidot, tātad mainīt krāsu ekrāna fonam, gan mainīt krāsu burtiem, gan mainīt burtu lielumus, gan arī, kas ir ļoti svarīgi, mainīt šī teleteksta ātrumu. Ja, tas nozīmē, ka es varu uzlikt arī uz ļoti lēnu ātrumu, viņš ies šis teksts uz priekšu, un skolēniem ar dažādiem lasīšanas līmeņiem būs iespēja tātad iekļauties šajā lasīšanas procesā arī digitāli. Šajā uzdevumā viņiem bija tātad jālasa teksts un jāpieraksta ieteikumi meitenē par publisko uzstāšanos. Un ja jūs zinātu, kādi bija pēc tam mums lasāmi vēstuļu kalni par to, cik viņi tomēr, tātad viņiem uzreiz attīstās šī vārdu krājuma, un vēstules kļūst un top arī ļoti daudz bagātākas, ja, un lasāmākas un patīkamāk uztvert šīs vēstules. Ja. Tā kā es domāju, ka tāda papildus lasīšana arī ir ļoti vērtīga, kad mēs to darām digitāli, un viņi saprot, ka tas teksts vairs nebūs pieejams. Tātad viņiem ir jālasa, viņiem ir jāiedziļinās, viņiem ir jāuztver kaut kādas nopietnas lietas priekš viņiem svarīgas. Un tad, kad mēs runājam par tā saucamajām digitālajām piezīmēm, kādā no grāmatām, kas arī ir man tāda kā rokas grāmata, tātad ir uzsvērts, ka šī piezīmju veikšana lasīšanas laikā ir ļoti, ļoti nepieciešama. Tāpēc visu laiku esmu tādos lielos meklējumos, kā padarīt skolēniem šo piezīmju veikšanu daudz tādu pieejamāku digitāli, kad viņi to var darīt katrs no savām mājām, izlasot kādu tekstu, un pēc tam tiekoties stundā, mēs varam par to diskutēt. Un tā ir kāda vietne, kur es šobrīd vēl īsti neesmu tā izbaudījis, bet nevaru nepadalīties, ka ir kāda vietne, kur var izveidot savu klases grupu, kur skolēni piesakās, un te var anotēt absolūti jebkuru vietni internetā, grāmatu, e-grāmatu, tur tātad var jebkura lieta, ko jūs atveriet internetā un izmantojot šo mazo tādu paplašinājumu, tātad Google Chromā, atkal ir iespēja tātad veidot tādu kopīgu vietni, kur visi dalās pieredzē un komentē. Un kā nākamo, kas ir arī manā praksē pielietojama lieta, ir tas, kad ņemot vērā to, kā skolēni šobrīd
uztver laikrakstus papīra formātā, kā skolēni uztver avīzes papīra formātā, vai cik daudz viņi lasa tos. Tad man ienāca prātā ideja pārvērst darba lapu tādā interesantā formātā, avīzes formātā. Un te ir kāds darbs, kas ir paredzēts 4. 5. klasē, kur atkal digitāli ar Worda programmas palīdzību, izmantojot dažādus veidnes, ko piedāvā Words, var izveidot lūk šādu avīzīti, kuru lasot, ieliekot arī papildus informāciju, kā šajā gadījumā par pupiņu valodu, ja? Viņiem arī ir iespēja šajā pupiņu valodā kaut ko arī izpildīt. Un, kas ir svarīgi, šo materiālu viņi var lasīt digitāli un arī pildīt digitāli. Ja, tad liekas tāds vienkāršs veids, bet tajā pašā laikā bērniem uzreiz jādomā par to, vai arī ir vērts aizdomāties par to, kas tad ir avīze. Varbūt ne tik ļoti uzkrītoši, tomēr viņiem tas ir interesanti. Kā nākamo vai kā noslēdzošo, es gribētu uzsvērt vienu no manām tādām mīļākajām metodēm, kas ir grafiskā lasīšana, kas arī ir digitāla lasīšana, neskatoties uz to, ka varbūt ir dažādi attēli mums pieejami ikdienas dzīvē, bet digitāli var arī skatīties attēlus un tos uztvert kā veselu stāstu, kā romānu, kā jebko, ko nu katrs iedomājas. Šajā gadījumā es gribu uzsvērt Šona Tāna grāmatu Aizpilsētas stāsti, un tajā ir kāds stāsts ierašanās, kurš ir veidos kā grafisks romāns, kur nav teksta, bet ir tikai un vienīgi bildes. Un skolēnu uzdevums praktiski ir uztvert šo bilžu stāstu. Ir arī izveidots video versija, kur ir pievienoti tādi gan audio specefekti, ja, kurā tātad draudīgāka mūzika parāda to, ka tur ir arī izjūtas citādākas. Ja. Tātad tiek akcentēta vizuālā izpratne un, protams, pašas grāmatas animācija. Un te mēs atkal varam ļoti daudz un plaši runāt par to, kā mēs varam šo materiālu izmantot savā lasīšanas mērķa nolūkos. Vai nu te mēs varam veidot dažādus dialogus, vai nu mēs varam raksturot tēlus, vai arī rakstīt kaut kādu sižetisko līniju, kas tad mums tur notiekās. Un atkal tas ir tāds digitāls veids, kas mums ir jālasa, kas mums ir jāuztver un ar ko tad mums ir jāapstrādā. Godīgi sakot, īstenībā mēs varam izmantot ļoti daudz un dažādus veidus, un pat reizēm ar pašiem ļoti vienkāršākajiem veidiem mēs varam attīstīt lasīšanu katram skolēnam digitālajā vidē. Ņemot vērā to, ka mums šobrīd viss kļūst digitāli, gan arī jau, pieņemsim, arī ne tikai e-grāmatas, ja, tad ne tikai prese, bet arī ikdienas dzīve mums tomēr, pāriet kaut kur uz digitālo pasauli vairāk nekā uz papīra formātiem. Tāpēc gribētu teikt tā, ka jebkura grāmata, un šajā vietiņā es arī teiktu ne tikai grāmata, bet arī teksts, jebkurš teksts, jebkura grāmata, kuru mēs lasām, arī digitāli, ir durvis uz kaut ko. Tas ir durvis, kas ir viens un tas pats grāmata vai durvis, tas ir kaut kas tāds, kuru mēs atveram un dodamies kaut kādā jaunā citā pasaulē. Tāpēc arī šodien vienas durvis bija atvērtas, tās tūlīt aizvērsies un došu nākamās durvis atvērt saviem kolēģiem. Paldies Janai par izsmeļošo prezentāciju un noteikti arī tās digitālās piezīmes, manuprāt, ļoti vērtīgi varētu būt arī darbā. Godīgi sakot, izmantot kādreiz lasot kādus darbus, uztaisīt nelielas piezīmes. Un tagad mēs no literatūras un latviešu valodas metīsimies uz pilnīgi otru nometnes pusi, uz eksaktajām zinātnēm un ar digitālās lasītprasmes attīstīšanas uzdevumiem un praktiskiem rīkiem.
Mūs iepazīstinās Ziemeļvalstu ģimnāzijas ķīmijas un dabaszinības skolotāja Vēsma Sūna. Un arī Vēsmai sākumā iesildošs jautājums, kā tad labāk patīk lasīt grāmatas – digitāli vai papīrā? Labdien! Tā, man laikam jātiek ir pie prezentācijas. Tā. Tā. Tagad, kur ir mana? Labi. Tā. Šī ir mana, un aiziet. Ir. Jauki. Labdien, labdien. Jā, man ļoti patīk grāmatu smarža. Un tāpēc es izvēlos grāmatas paņemt rokās, un tieši tas, kā izskatās grāmata, piesaista manu interesi un vēlmi to lasīt. Bet esmu sapratusi, ka daļa informācijas šobrīd atnāk digitālā formā, jo mūsu mājās vairs nav avīzes, mūsu mājās vairs nav, diemžēl, žurnālu, bet ir šī digitālā platforma, kaut vai Facebooks, bet man, dodoties uz darbu, patīk klausīties Latvijas Radio 3, un tur arī es uzzinu jaunumus. Par grāmatām. Man pirms vairākiem gadiem piedāvāja piedalīties bērnu un jauniešu žūrijā, ko organizē Latvijas Nacionālā biblioteka. Un šajā žūrijā var piedalīties arī vecāki, un interesanti, ka grāmatas, ko mēs tur esam spiesti varbūt izlasīt, noteikti nav tās, ko es lasīju agrāk un iepriekš. Un tāda bija grāmata Zivs kokā, kuru lasot, es sapratu, cik dažādi ir tie bērni, kuri atšķirās no maniem personīgajiem, bet skolā to ir daudz, un katrs ir citādāks. Un arvien biežāk mēs dzirdam par bērniem, kuriem ir disleksija, un šajā grāmatā gluži varbūt nav recepte, kā palīdzēt šādiem bērniem, bet ka tādi ir, un līdz ar to strādājot skolā, arī tajos priekšstos, kur varbūt nav daudz teksta, mums ir jāizmanto citas zināšanas, cita pieeja, un arī nesen lasītajā grāmatā mūsu kaimiņu lietuviešu grāmata par samainītais par jauniešiem, arī tur izrādās puisim ir disleksija, un viņa uztvere, tas, ko liek darīt stundās, ir citāda. Tāpēc mana šodienas tāda frāze būs, ne viss ir tā, kā izskatās, gan no tiem mītiskajiem varoņiem, mitoloģija, kas parādās grāmatā samainītais, gan arī no tā, ko mēs redzam stundās, kad mums liekas, ka skolēns mūs uztver, patiesībā varbūt nemaz neuztver. Un to mēs redzam tikai vēlāk. Ja neesat lasījuši šīs grāmatas, iesaku izlasīt. Kas attīsta, iepriekšējā runātāja kolēģi jau teica, ka tie ir e-vidē veidoti teksti. Protams, tādi ir arī pieejami un varam paši veidot. Tie ir populāri zinātniski raksti, STEM priekšmetos, varbūt pat ļoti sarežģīti, bet bieži vien izlasot ievadu un pirmos raksta, pirmās rindkopas, mēs noteikti jau sapratīsim, ka to var vai nevar izmantot mūsu jaunieši. Daudzveidīgi teksti, es izvēlos vairākas vietnes, jo tiešām šie raksti, to sarežģītība atšķirās. Preses teksti, kā jau minēju, ja manās mājās nav, tad tie arī nav papīra veidā. Bet mēs varam atrast senas kronikas, un ir gadījies, kā pirms vairākiem gadiem, piemēram, kad Latvijā vēlējās uzbūvēt celulozes rūpnīcu, es aktīvi sekoju līdzi zinātnieku domām, politiķu domām, un šie raksti ir saglabājušies, un tos es izmantoju savās stundās. Interneta iespējas, protams, ir ļoti plašs, tikai vajadzētu mums arī veikt kontroli, ko tad skatās, ko redz. Un šī te faktu atlase, lai viņi varētu izveidot argumentus, jo bieži vien viņi nespēja pamatot savu viedokli, jo trūkst faktu. Un tāpēc es esmu ļoti priecīga, ka vismaz Rīgas pilsētās mums ir Chromebooki, mūsu skolā ir vairāki, manā klasē ir 32, ka man nav jādodās uz datorklasi, nav jāpierakstās, jo stundas vidū es saprotu, šajā brīdī man vajag Chromebooku. Un vēl mūsu skolā īsteno Klilu. Tas ir veids, programma, kad jebkurā priekšmetā mēs integrējam svešvalodas apguvi, tātad
piemēram, angļu valodas terminus. Man nav jārunā stundā angļu valodā, bet materiāls, ko es piedāvāju, es izvēlos svešvalodā un arī daudz citus, kaut vai YouTube video. Līdz ar to es varu panākt, ka gan notiek mana priekšmeta apguve, gan arī valodas lietojums un svešvalodas apguve. Tāpēc ar savu pieredzi dažādu materiālu izmantošanā esmu dalījusies arī CLIL konferencē, kas jau 2. gadu notiek Rīgā. Ja mēs runājam par video, tad jau Covid laikā sāku lietot Edpuzzle filmiņas, kur ir milzīga banka, biblioteka, ko ir izveidojuši pasaules skolotāji. Un, ja sākumā es mocījos apstādināt kadru, ierakstīt jautājumu, tad šobrīd es biežāk izmantoju jau gatavos materiālus, palaboju, paskatos, kas der no manā priekšmetā, kas tad būtu vērtīgs maniem skolēniem. Un šeit jūs redzat fragmentu izgrieztu no filmas par gāzbetona ražošanu, ko mēs rādam 9. klasē, bet es to nerādu stundas laikā. Tas ir kā papildu materiāls skolēniem, jo citi materiāli arī ir, un DZM izmantotu, ja lietderīgi. Apakšējās lāsītes rāda, ka šajā vietā būs apstāšanās, jeb skolēnam parādīsies jautājumi, gan ar iespējamiem atbilžu variantiem, gan jautājums, kur ir kaut kas jāierakst, vai pat materiāls, kur viņš var paskatīties un kaut ko apgūt vēl papildus, piemēram, kāda schēma, kāda tabula, ko iezīmēt kladēs un pēc tam, skatoties filmu, papildināt. Man tas ir izdevīgi, jo skolēni ir noskatījušies video, un arī tie bērni, kuriem ir grūtības lasīt, šo tekstu redz uzfilmētu, dzird, un arī jautājums lēnām mierīgi izlasot, spēj ļoti veiksmīgi tikt galā ar šo uzdevumu. Šādu filmiņu man ir daudz, varbūt ierobežojums bezmaksas versijā ir neliels filmiņu skaits, bet to var ļoti veiksmīgi papildinot, uzaicinot arī citus kolēģus darboties šajā Edpuzzle sistēmā. Tātad varam ievietot savus video ar šādiem kontrolas jautājumiem, varam izmantot angļu valodā vai citās svešvalodās un varam ielikt arī latviešu valodu. Jautājums varam veidot vai izmantot gatavo materiālu. Vai skolēniem patīk? Jā, un man patīk, tāpēc, ka es redzu, ka ir noskatījušies filmiņu līdz galam un redzu arī viņu iesniegtās atbildes. Ja man ir jālabo, tad es izlaboju un es iegūstu procentus, kurus tad, diemžēl manuāli ir jāpārnes e-klasē. Priekšrocības, CLIL apguve, vēl viena priekšrocība, STEM un, protams, arī šī digitālā pratība. Rīki darbam ar tekstu. Tā kā mācīju arī kādreiz dabazinības 5. 6. klasēm, bet šobrīd galvenokārt strādāju ar 8. līdz 12. klasēm, tad šie rīki der izrādās visiem vecuma posmiem. Piemēram, vārdu mākoņi. Šodien jau kolēģi pieminēja, bet ir viena vienkārša lietotne, WordArt, kur pat bez īpašas reģistrēšanās skolēni izlasot tekstu vai nu grāmatā, vai izmantojot SOM.LV, kur mums ir digitālās grāmatas, ja grāmata ir aizmirsusies mājās, vai arī, ja mēs vienojamies, ka šodien lasīsim vienu tekstu, un atkal mēs varam izmantot gan tekstu latviešu valodā, gan angļu valodā, vienojamies par vārdu skaitu, piemēram, tie ir 10 atslēgas vārdi, un skolēns dažu minūšu laikā, izlasot tekstu, veido vizuāli skaistu noformējumu, un arī pamato pēc tam, kāpēc ir izvēlēti šādi vārdi vai izvēlēta forma. 8. klasēm tieši šajā laikā mēs ķīmijā apgūstam ūdens tēmu, un tāpēc man ir ļoti daudz piemēru, protams, rādīšu tikai dažus. Šajā lietotnē var izmantot gatavās formas, ar ko tad ūdens asociējas skolēniem, gan arī ielikt savu vēlamo formu,
un iegūt savu vārdu mākoni. Piemēram, šādā veidā šis vilnis tad ir parādījies šīs meitenes darbā. Nu, un ja mēs paskatāmies, vai ir kaut kas kopīgs, jā, ka tas ir šķidrs, kā mums asociējās ar dzīvību, ar to, ka ūdenim ir dažāds blīvums dažādās temperatūrās, un līdz ar to 40 minūšu laikā, pateicoties Chromebookiem, mēs izlasām tekstu, mēs vizualizējam tekstu, mēs to vēl paspējam arī pārunāt, un katrs ir priecīgs, lepns, kā viņa darbiņš ir skaists un parādīts. Pirms vairākiem gadiem sāku lietot šo lietotni, kas vairāk varbūt ir paredzēta ģeogrāfiem, jo šajā atlantā ir kartes un ir informācija. Pirms tam šī mājaslapa izskatījās nedaudz citādāka, bet kopš 23. gada ir veikti atjauninājumi. Un šo savukārt es lietoju tieši Lielapguvē, jo sadala skolēnus grupiņās, tas atkal atvieglo, ka skolēni, kuriem varbūt ir problēmas ar angļu valodu, varbūt ir skolēni, kuriem ir problēmas ar lasīt prasmi, strādājot grupās, var īstenot manu mērķu stundas un attiecīgi arī iegūt dažādas prasmes. Parasti sadalu, iedodu tēmu, kas ir jāatrod šajā mājaslapā, un pēc tam šis darbiņš ir jāvizualizē, jeb jāpārveido citā formātā, izlasītais, jāieliek karte, un savukārt pēc tam ir jāizstāsta. Jo rakstu šeit ir daudz, visus mēs nevaram, bet ja klasē ir 30 skolēni, tad mēs varam iegūt vismaz 10 grupas un līdz ar to uzzināt kaut ko jaunu par 10 dažādiem aktuāliem notikumiem, kas ir saistīti ar vidi, varbūt ar kādām globālām pārmaiņām, kas mūs varbūt vēl neietekmē vai ietekmēs, un tādā veidā strādāt ar digitālu tekstu, kas tiek regulāri atjaunots, līdz ar to ir pieejama, teiksim, svaigākā, jaunākā informācija. Un šo vizualizāciju laikam daudzi arī lieto, un tā skaitā arī es, tā ir Canva, un arī mani skolēni pirmo reizi jau attālinātā laikā sākot lietot Canva, teica, kāpēc mēs kaut ko tādu nezinājām iepriekš, jo šeit var veidot plakātus, var veidot tekstus, var tekstu ātri pārvērst PowerPointā, bet varbūt neesat pamanījuši, kā var veidot arī komikus. Un izrādās, ka tas atkal ir izaicinājums skolēniem par kādu tēmu īsi un kodolīgi pastāstīt. Pie tam mums parasti tomēr komiks asociēs ar kaut ko smieklīgu, bet nevienmēr, jo komiks var būt arī šīs informācijas kodolīgs atstāsts. Un šādā veidā mēs, piemēram, sadarbojāmies jau vairākus gadus ar karjeras konsultantu skolā. Viņas ideja bija, ka mums vajadzētu kaut ko iekļaut, un savukārt mans piedāvājums tajā laikā bija dabaszinībās. Mēs apguvām par lakām, krāsām, šķīdinātājiem, saistvielām, un skolēni tad veidoja šos komikus vai reklāmas, kas no kurām trāpījās, izmantojot dabaszinību, iegūtās zināšanas par šīm vielām un attiecīgi tās saistot ar darba tirgu, ar iespējamo nākamo profesiju. Un pēc tam rādīja šos komikus, reklāmas un attiecīgi pamatoja savu izvēli. Tad tāda vienkārša liekas prāta vētras, ja balsošanas lietotne. Man viņa vienkārši patīk saukt tricideri, angliski tomēr tā nebūs, bet jau skolēni arī ir pieraduši, ka tulītās būs jāver vaļā. Un šajā vietā mēs varam gan ielikt jautājumus, gan arī veidot šo prāta vētru, kad klase dalās ar saviem jautājumiem, dalās ar savām idejām. Ja tas ir ar audzināmo klasi, tad esmu izmantojusi ļoti labi, bet arī mācību priekšmetos. Piemēram, mēs izlasām tekstu, atkal vienojamies, kuru tekstu mēs atradīsim Chromebooka izmantošanas laikā, un es uzrakstu šo galvu, uzrakstu jautājumu klasē. Nospiežot zaļo podziņu, mēs varam pievienot ideju,
un skolēni uzraksta jautājumus. Katrs vienu jautājumu, jo šobrīd esmu pamanījusi, ka it īpaši lielās klasēs tā skaļi neviens negrib viens otram pajautāt. Arī pāru darbos savstarpēji viņi klusi sarunājas, bet tikko ir jāuzdot jautājums, tad, kaut kādas iekšējās bailes ir, ka tas nenotiek. Bet savukārt šajā lietotnē tiešām pārskaitu un visi 20 vairāk skolēni ir uzdevuši jautājumus. Bet kā tad var izmantot to tālāk? Blakus parādās iespēja balsot. Un to es savukārt lietoju, lai nobalsotu par jautājumu, uz kuru jūs zinat atbildi, vai jautājumu, kas ir izprasts, vai kādā citāda iemesla, piemēram, mēs tur vienmēr varam izdomāt, vai tieši otrādi. Un sistēma sarindo jautājumus pieaugošā secībā, uz kuriem tad ir vairāk balsis. Protams, mēs varam pārunāt, un šeit ir bijusi stunda par koroziju, par metāla priekšmetu sadalīšanos, arī par plastmasas koroziju. Un, kā jūs redzat, tāda šīs 3 balsis var katrs skolēns dot, kā es smējos, 3 dzīvības, tieši tāpat kā datorspēlēs bieži vien. Un par šiem man jautājumiem uztraukums nav, tātad to tēmu ir sapratuši vai no manas stāstījuma vai lasot tekstu. Savukārt īpašu uzmanību es parasti pievēršu pēdējiem jautājumiem, kur ir saņēmuši 0 balsis. Un tad tos mēs stundas beigās pārunājam, jo iespējams, ka vai ir bijis jau līdzīgs jautājums, kas ir veiksmīgāk noformulēts, un tas ir saņēmis vairāk balsis. Bet varbūt, kā tēma nav saprasta. Un tad gan skolēni labprāt atbild uz šiem jautājumiem, arī tas, kas ir varbūt pievienojis, jo šī anketēšana ir anonīma, jo viņi jau ir ar pārliecību. Viņi ir lasījuši tekstu, viņi ir noformulējuši jautājumu, viņi ir piedalījušies balsošanā. Un tad pēdējās stundas minūtes, es teikšu, visi atdzīvojas, un bieži vien tā ir prāta vētra, jo skan no visiem stūriem atbildes. Un tad ir tikai jānoformulē tas kopīgais stundas sasniedzamā rezultāta izvērtējums, vai tad ir izdevies vai nav izdevies. Iesaku to lietot arī tādā, ja jūs, piemēram, izveidojat paši jautājumus un aizsūtot kvadrātkodu stundas laikā vai saiti uz kādu kopīgu lietotni, jūs varat iegūt ļoti ātri rezultātus un arī atbildes uz jautājumiem. Šeit var pievienot arī fotogrāfijas, tikai ar tādu mazāku izšķirtspēju varbūt, bet ļoti labs rīks, ko jau lietoja tiešām kopš pandēmijas laikiem. Un tad, laikam, viens no maniem šobrīd mīļākajiem rīkiem, tādu man ir daudz, ir Learning App, kur var veidot dažādu veidu uzdevumus. Un sākumā, jau 2 gadus, es pati šajā lietotnē veidoju savus materiālus, jo bieži vien programmās, vismaz ķīmijā, mēs pamatskolā redzam, kā strādā ar kartītēm, strādā ar tekstu un to pārveido, savieto pa pāriem. Un, lai šādas prasmes trenētu, es sāku veidot šajā lietotnē savus uzdevumus. Man tādu ir daudz, un atkal tos lietoju gan pamatskolā, gan vidusskolā. Trūkums mums ir jāveic reģistrācija. Bet tur mēs varam veikt gan jau pieminētās kartītes, gan grupēt pa pāriem, gan grupēt kaudzītēs, gan ar vārdiem izslēgtajiem, gan krustvārdu mīklas, gan gribu būt miljonārs, gan šarādes, gan atklāja, kas ir paslēpies zem kartītēm. Tāds kā puzles veids, tas man atgādina bērnībā zupas šķīvi, kur bija trusītis ar pūpoliem, un ja izēdīsi zupiņu, redzēsi trusīti. Tātad ļoti vienkāršs rīks, bet mēs to tiešām aktīvi stundās lietojam, un bieži vien, diemžēl, nav vajadzīgs tad ātri Chromebooks, to var ātri atvērt arī ar saviem mobīliem telefoniem, bet skolēni zina, ka skapis ir pieejams, un kuram vai nav tas telefons līdzi, vai arī ērtāk, viņi jau paši pēc numuriņiem paņem ātri savus
Chromebooks. Bet kāpēc es to stāstu? Ka šajā gadā es izdomāju, bet taču to var darīt arī skolēni. Tikai man, kā skolotāji, ir jāparāda, kur to darīt, jāiedot vienots teksts, un tad stundā skolēni pārvēršās gan par autoriem, gan par recenzentiem, gan par kritizētājiem, gan arī apgūst vielu. Un kā tad mēs to darām? Aizsūtu, piemēram, rakstu, jo kaut vai, mēs domājam par ķīmiju 2, kur mums nav mācību grāmatu, bet ir vairākas grāmatas pieejams internetā, tātad digitālajā vidē. PDF materiālu ir iespējams sagriezt, un es sadalu, piemēram, 10. līdz 15. lapas pusi nosūtu šādu tekstu skolēniem. Skolēni lasa, paši iepazīstas, un pēc tam veido kādu no šīm Learnings ap iespējamām spēlēm digitālajām. Esam veidojuši, piemēram, krustvārdu mīklas. Ļoti jauki. Tās ir interaktīvas, tās var izpildīt turpat dotajā vidē. Skolēni izlasa. Parasti vienojamies par 10 vārdiem, uztaisa to krustvārdu mīklu. Pēc tam padletā mēs ieliekam saiti, lai visi pārējie, kas piedalās stundā, var apskatīt, un ir jāsaņem 2 citu grupu vai 2 citus klases biedru vērtējums. Līdz ar to mēs izķeram kļūdas, pareizrakstības kļūdas, varbūt arī tēmas, neizpratnes kādas kļūdas. Un tad, kad tas ir recenzēts darbs, to tad uztaisam publiski pieejamu. Un šādā veidā mēs bagātinam šo lietotni, kurā latviešu valodā nemaz tik daudz materiālu nav. Ir, piemēram, angļu valodas skolotāji veidojuši, bet no dabaszinātnēm laikam es esmu visplašāk, visbagātāko materiālu jau ievietojis un ar to arī dalos ar kolēģiem. Esam veidojuši karātavas. Ar vienu vārdu karātavas nav problēmas, bet jau ar vairākiem vārdiem. Šeit gan nav karātavs, šeit ir puķīte, kurai lēnām Margrietiņai nokrīt kāda no ziedlapiņām un tiek atminēts kāds sarežģīts termins. Piemēram, šeit es skatos ir ātruma izteiksme, tātad ķīmija 2 kursā kinētika. Varam arī veidot svešvalodā. Vai nu jautājums ir svešvalodā vai atminējums, un atkal mēs integrējam šādā veidā klielu apmācību. Un pēdējais, ko mēs izmēģinājām, un skolēni labi arī veidoja, bija grupēšanas kartītes, kur ir ķīmiskās formulas vai kāds attēls, ko var izgriezt no šī digitālā materiāla, no digitālām lapām, un blakus ir termiņš. Un tad jau man šķiet, pats ir lasījis, pats ir veidojis, un vēl 2 vismaz citus darbus ir pamanījis par šīm pašām lapspusēm izspēlēt, izlabot kļūdas, tad viela ir apgūta. Un tiešām kontroldarbā šī nodaļa bija visveiksmīgākā. Es biju laimīga, es varēju vērot šo aktīvo darbu, jo skolēni aktīvi meklēja un pats jau savas kļūdas neredz. Bet viņi iemācījās lietot, un šis profils viņiem paliks, viņi kādreiz varbūt kļūs arī mani kolēģi, skolotāji, varēs veidot šeit darbus. Un savukārt mēs, kolēģi, pārējā Latvijā, varam šādā lietotnē ierakstīt vēlamo terminu un paskatīties, kādi tad materiāli jau ir tapuši. Piemēram, ievadot reakcijas ātrums, parādās manu skolēnu darbi, un es varu galvot, ka tie ir veiksmīgi izveidot. Protams, vienmēr mums kādam var gadīties kļūdiņa, kur es tos izmantošu. Nākamajā gadā ņemsim nākamās lapas puses, veidosim nākamos materiālus, un šie paliks man kā dāvana no iepriekšējiem skolēniem, no absolventiem jau nākamajiem. Un, ja jums patika kāda no šodien redzētajām lietotnēm, tad laipni aicinu gan paskatīties, gan palīdzēt veidot materiālus YouTube kanālā Digitālie skolotāji, kuru es palīdzu veidot jau vairāk nekā 2 gadus, un īsus mazus video, īsts mazs skaidrojums, jo arī skolotāji nemēdz skatīties garas filmiņas. Paldies jums!
paldies Vēsmai. Un es domāju, ka audzēkņi noteikti ir ļoti priecīgi par tik dažādotu un atsvaidzinošu tādu mācību saturu un procesu. Un tagad mēs esam apskatījuši latviešu valodu, literatūru, dabas zinības, kāda digitālajā rīka var tikt izmantot digitālās lasītprasmes veicināšanai. Un tagad mēs dosimies tālāk pie sociālajām zinībām un vēstures. Un ar šiem, kas tad šeit ir svarīgi, kāpēc ir tieši vēsturē un sociālajās zinībās svarīga digitālā lasītprasme un kā tā ir saistīta arī ar mēdīpratību un varbūt analītisko un kritisko domāšanu. To mums pastāstīs Rīgas 22. vidusskolas sociālo zinību un vēstures skolotājs Krišjāns Baltaus. Un arī Krišjānim pirms prezentācijas jautājums, kā tad jūs labāk lasat? Grāmatas, papīrā vai digitāli? Sveiciens visiem. Gribu arī sveikt bijušajos nesenajos mūsu valsts svētkos. Un sākumā tad man būs jāatbild uz jautājumu, ko man uzdevāja. Es, protams, dodu priekšroku grāmatām. Arī kā vēstures skolotājiem, protams, ļoti svarīgi ir nepaļauties tikai uz informāciju, kas ir pieejama digitāli vidē, un es arī savā prezentācijā pastāstīšu par to, kādēļ. Tas ir svarīgi iegūt informāciju no dažādiem avotiem, un ideālā gadījumā no oriģinālā avota. Es, protams, ikdienā ļoti daudz lietoju un informāciju uztveru arī digitālā veidā, tā skaitā arī ar audio grāmatām, kā tas man arī nav svešs. Bet, lūk, tas atbildot uz jautājumu, bet tad savā prezentācijā es vēlos pašā sākumā nedaudz atgriezties vēsturē un atgādināt par diviem nozīmīgiem datumiem, vienu, uz kuru jau es norādīju, kas ir 90. gada 4. maijs, kad tika parakstīta Latvijas neatkarības atjaunošanas deklarācija, kas ir aptuveni pirms 2 nedēļām no šodienas, skatoties atpakaļ. Un savukārt 1991. gada 21. augusts, zināms arī kā augusts pučs laiks, kad Latvija de facto atguva savu neatkarību, tādējādi nostiprinot savu politisko un arī ekonomisko autonomiju un pašnoteikšanos. Un zīmīgi ir tas, ka arī nepilni 2 nedēļas pēc 91. gada 21. augusta tika publiskota pati pirmā tīmekļa vietne. Līdz ar to mūsu valsts savu neatkarību atguva un varēja sākt tiešām pilnvērtīgi noteikt savu nākotnes turpmāko visu virzību tieši laikā, kad digitālās tehnoloģijas bija savos pirmsākumos, ja tā var teikt, ja mēs domājam tieši par internetu. Un es šo minu un šo saku arī tā iemesla dēļ, ka ja mēs tagad runājam par to, kāpēc mūsdienās ir ļoti nozīmīga digitālā pratība, tad patiesībā jau tas pirmsākums ir daudz senāks. Ja? 1966. gadā tika radīts pats pirmais mākslīgais, es mēģināšu viņu latviskot šo vārdu, kā tērzēšanas robots, tērzētavas robots, ja angliski viņu sauc par chatbotiem, un
būtībā tie mākslīgā intelekta rīki, ko mēs tagad esam sākuši, es pieļauju vairums no mums, izmantot, vai tas būtu Microsoft Copilot, vai ChatGPT, vai Bārds, vai jebkas cits, ja? Šie visi lūki ir īstenībā attīstītākas versijas tai oriģinālajai, ko sauc par Elīzu, ja, kas tika radīta lūk jau 68. gadā. Un ja mēs tagad domājam, kas ir tie izaicinājumi, lietojot digitālās tehnoloģijas un tīpaši ņemot vērā to, cik strauji viņas attīstās, katru nedēļu tiek radīta vairāki simti jauni mākslīgā intelekta lietojuma programmas, dažādi rīki. Ir viena mājaslapa, viņa saucas, angliski viņa saucas There's an AI for that, kas nozīmē, ka priekš tā, vienalga, kas tas būtu, ir mākslīgais intelekts, un šī mājaslapa ir apkopojusi pilnīgi visus līdz šim radītos rīkus, kuri izmanto mākslīgo intelektu vienā vai citā veidā, un tur ir tūkstošiem viņu. Nu, un līdz ar to mēs šobrīd tiešām atrodamies informācijas pārsātinātības apstākļos, un mūsu valsts ir piedzīvojusi arī otru galējību, kas ir cenzūras apstākļi, kas ir ierobežotas informācijas apstākļi. Un līdz ar to šobrīd, es domāju, tas ir tas, ar ko mēģina tikt galā, ja tā var teikt, arī skolotāji, kuri ir pārslogoti vairums tieši šī milzīgā informācijas apjoma dēļ, kas ir jāapstrādā. Un lai mēs spētu orientēties šajā visā, plus vēl tagad ar mākslīgā intelekta pieejamību publiski, tad ļoti, ļoti svarīgi ir attīstīt tieši kritisko domāšanu, medijpratību un digitālo lasīt prasmi. Un vēl viens iemesls, kāpēc šis ir tik būtiski, jo vairāk mums ir pieejamās informācijas, jo sarežģītāk šo informāciju mums ir pārbaudīt, pārlasīt, salīdzināt, un tas rada vēl lielākus dezinformācijas riskus. Mums jāsaprot, protams, pašos pamatos, ko mēs saprotam, kad mēs lietojam šos jēdzienus. Digitālā pratība, tā ir prasme atrast, novērtēt, radīt un arī nodot tālāk informāciju, izmantojot digitālās platformas. Savukārt medijpratība attiecas uz spēju piekļūt, analizēt, novērtēt dažādu veidu plašsaziņas līdzekļus, tātad to informāciju, kur ir radīta. Un ar informāciju šeit ir jāsaprot ne tikai teksta veida informācija, bet informācija jebkādā formā, vai tie būtu attēlu, vai video, vai audio formā. Un šajā sakarā vēl grib pieminēt tieši mākslīgo intelektu, jo sākotnēji cilvēki domāja, ka mākslīgo intelektu mēs lietosim pamatā ar tekstu, kad mākslīgais intelekts pamatā darbosies tikai ar tekstu. Bet tagad mēs esam pārliecinājušies par to, ka mākslīgais intelekts ne tikai spēj uztvert attēlus, apstrādāt to, kas ir attēlos redzams, bet mākslīgais intelekts spēj pats radīt pilnīgi jaunus attēlus. Un ne tikai attēlus, bet arī video un apstrādāt īstas fotogrāfijas un manipulēt ar šīm fotogrāfijām un attiecīgi radīt
to, ko angliski sauc par deepfake, jeb viltus, fotogrāfijas, video. Mākslīgais intelekts šobrīd spēj jau manipulēt, ja tā var teikt, ar audio ierakstiem. Attiecīgi šobrīd jau ir rīks, kas spēj paņemt šobrīd balsi, kura tiek ierakstīta šajā tiešraidē, manu balsi, un šo balsi pielāgot jebkādam tekstam, būtībā izveidojot, teiksim, vai nu audio vai video veida materiālu, kuru varētu pēc tam publicēt sociālajos tīklos, un cilvēkiem vairumam būtu tiešām ļoti grūti noteikt to, ka šis ir viltus izveidots, ja, ka tas nav īsts. Ko vispār nozīmē kritiski domāt? Es esmu pamanījis to, ka mēs šo vārdu, tāpat kā ļoti daudz citus jēdzienus, ļoti pavirši lietojam, un bieži vien kritisko domāšanu es dzirdu, ka cilvēki lieto, kad viņi patiesībā runā par problēmu risināšanu. Par domāšanu, kas ir nepieciešama, lai mēs atrisinātu kādu noteiktu problēmu. Jā, kritiskā domāšana, protams, mums ir nepieciešama problēma risināšanā un ir palīdzoša, bet kritiskās domāšanas pamatu uzdevums ir spriest par to informāciju, kas mums ir pieejama, balstoties uz racionāliem apsvērumiem, uz datiem, pierādījumiem, koncepcijām, un lietojot dažādas izpētes metodes un pārbaudītus analīzes standartus. Ar mērķi izlemt, vai šai informācijai mēs ticēsim vai neticēsim. Tas ir kritiskās domāšanas pamat uzdevums, tā jēga. Un kritiskajā domāšanā mēs veicam īstenībā 8 kognitīvas darbības, kuras jūs prezentācijā redzat, varbūt man viņas nevajag nosaukt šobrīd, bet to vidū, protams, ka mēs arī definējam to problēmu, kuru mēs vēlamies atrisināt. Tad, protams, ka kritiskā domāšana ir nepieciešama galvenokārt priekš tā, lai mēs varētu nonākt pie kāda lēmuma par to, kā atrisināt noteiktu problēmu. Un tātad kritiskā domāšana, ja ir tik cieši saistīta ar informāciju, tad ļoti svarīgi, es nekavēšos pie varbūt šeit, bet iešu uzreiz tālāk, ļoti svarīgi loma līdz ar to ir pašai informācijai. Un te es gribu uzdot jautājumu, likt jums aizdomāties, vai ir iespējams domāt bez informācijas. Ja cilvēkam nebūtu pieejama informācija, vai arī būtu pieejama ļoti ierobežotā veidā, vai viņš spētu tiešām pilnvērtīgi domāt. Jo, lai mēs domātu, mums ir nepieciešami vārdi, mums ir nepieciešama valoda. Un šeit es vārdu valodu lietoju nevis kā domājot kādu sarunu valodu noteiktu, vai latviešu, krievu vai angļu un tam līdzīgi, bet es šeit valodu lietoju plašākā nozīmē. Un valoda mums ir domāšanas līdzeklis. Jā, protams, mēs valodu lietojam arī domu izteikšanu, bet valoda piedalās arī mūsu izziņas, mūsu domāšanas procesā. Un tas nozīmē, ka tās domas, ko mēs domājam, kuras visbiežāk mēs domājam, izmantojot to, ko dēvē par iekšējo runu, šeit ar iekšējo runu netiek domāts, ka es kaut ko klusiņām čukstus pie sevis pasaku, bet iekšējā runa viņa netiek pausta verbāli, skaņas
ar skaņu, bet viņa notiek fragmentāri parasti. Un iekšējā runa ir ļoti, ļoti būtiska, tādēļ, ka tā mums palīdz sakārtot, ja tā var teikt, domas, sastrukturēt šīs domas mūsu apziņai uztveramā veidā. Un tādēļ ļoti svarīgi ir, kāda ir šī iekšējā runa, kas ir tie vārdi, kas mums ir pieejami, ko mēs varam izmantot savai domāšanai. Un līdz ar to tagad es šo vēlos savilkt kopā ar to, ko es teicu iepriekš, par to, ka mēs dzīvojam informācijas pārsātinātības apstākļos, un apstākļos, kad ir ļoti sarežģīti pārliecināties, ka tā informācija, kas mums ir pieejama un kuru mēs uztveram, kur tā tad ietekmē šo mūsu iekšējo runu, šo mūsu domāšanu, ka viņa ir balstīta tiešām faktos, ka viņa ir patiesa, ka viņa vispār ir lietojama. Es atļaušos teikt, ka vairums šobrīd bērnu, jauniešu, pusauģu, iespējams pieaugušo, bet tā kā es tomēr strādāju pārsvarā ar bērniem un pusauģiem, tad par pieaugušiem es varbūt nevaru tik skaļus apgalvojumus teikt, bet par bērniem un jauniešiem es šobrīd tiešām atļaušos teikt to, ka viņu domāšana ir ļoti traucēta, teiksim tā, un nepilnīga. Tā iemesla dēļ, ka tā informācija, ko viņi ikdienā uzņem, pat izmantojot dažādas sociālos tīklus, dažādus rīkus, un vienu es atļaušos izcelt, tīpaši, kas būtu TikToks, kas ir tehnoloģija, kur šis jaunietis, šis bērns pat var uzņemt milzīgu dažādas informācijas apjomu ļoti īsā laikā, ne uz brīdi neapstājoties un nepārdomājot to, ko viņš ir tikko tur redzējis vai dzirdējis. Ja. Un tas ir ļoti būtiski, lai tieši, ka mēs reflektējam, pārdomājam to informāciju, ko mēs uzņemam. Un lai dezinformācija varētu izplatīties, tas, kas viņai ir nepieciešams, ir tieši tas, ka cilvēks neapstājas un viņš nedomā, pirms viņš ar to informāciju dalās tālāk. Ja? Un valoda tagad ir vēl svarīgāka, proti tā informācija, kura tiek izmantota, ir vēl svarīgāk, ja mēs tagad runājam par mākslīgo intelektu un attiecīgi lietojam šos te chatbotus, jā, attiecīgi lietojam šos te rīkus un iespējams pat ticam visam, ko viņi mums tur saka, jā, un mēs izmantojam to informāciju mūsu, varbūt pat darbā, jā, un vai kādos citos gadījumos, un tam ir reālas sekas pēc tam. Kāpēc valoda ir tik nozīmīga, runājot par mākslīgo intelektu, tādēļ, ka tad, kad mēs runājam par mākslīgo intelektu, atkal mēs šo jēdzienu lietojam ļoti nepareizi. Patiesībā mēs runājam par valodu modeļiem, mēs runājam par algoritmos balstītiem, milzīgas informācijas apjoma, apstrādāt spējīgiem rīkiem, kuriem, protams, ir daudz priekšrocību, bet viņiem ir arī izaicinājumi, sauksim viņus tā. Un viens no lielākajiem izaicinājumiem, protams, ka ir datu precizitāte. Un te es gribu tagad jums pastāstīt divus gadījumus, kad mēs ļoti spilgti varam redzēt, kas notiek, kā domāšana, ja tā var teikt, ja, izmainās atkarībā no tā, kāda informācija mums ir pieejama. Pirmais gadījums ir senāks, tas ir 2016. gadā Microsoft radītais šis te chatbots, tērzēšanas šis te robots, kuru viņu sauca Tai,
un viņu izmantoja, lai pārbaudītu, vai viņš būs spējīgs veidot un uzturēt sarunu ar reāliem internetu lietotājiem, izmantojot sociālo mediju Twitter, tagad zinām kā X. Un kas notika dažu stundu laikā, Twitter lietotāji šim tērzēšanas chatbotam pastāstīja aizspriedumainākos, rasistiskākos, nežēlīgākos un tā jau rupjākos un tam līdzīgi komentārus, kādas vien vispār visā internetu vidē droši vien var atrast. Un, protams, šis chatbots to visu iemācījās. Un tad sāka to visu šādi radīt pats, jā, radīt pats šādu veidu saturu un to izplatīt. Microsoftam, protams, nācās viņu ļoti lielā steigā neutralizēt, teiksim tā. Un tas radīja liels zaudējumus, protams, un liels problēmas. Jā, bet, tas bija 2016. gads. Tagad, šogad, februārī, Google reklamēja savu radīto attēlu ģenerēšanas, jeb radīšanas rīku Gemini. Un tādēļ, ka Google savās algoritmos bija izmantojusi nosacījumu, ka ir jārada attēli, kuros būtu parādīti dažādu rasu, dažādu etniskas piederības un tam līdzīgi cilvēki, tad ar dažādu ādas krāsu, tad tajā momentā, kad lietotāji prasīja šim rīkam radīt vēsturiski precīzus attēlus, proti attēlus, kas atbilst noteiktiem vēstures periodiem, tad attēlojot ASV dibinātāju sanākšanu kopā, sāksim to tā, ja, parakstot šo te neatkarības deklarāciju, tika parādīti ļoti absurdi attēli. Proti, mēs zinām, es ceru, ka visi zinat, ja, ka ASV dibinātāji, protams, pilnīgi visi bija baltādaini, visi, un viņiem bija melnādaini vergi, un ja mēs parādām viņus pašus kā melnādainus, un domājam, ka tas tiešām tā bija, tad tur varētu rasties noteikti daudz jautājumi, ja? Un tas mums izjauc tātad visu izpratni vispār par vēsturi, kā patiesībā lietas notika. Tātad sekas šim bija tādas, ka Google nācās samaksāt, sekas šim bija tādas, ja, ka viņi zaudēja akcijās, viņi akcijās zaudēja $100 miljardus ļoti īsā laikā šīs kļūdas dēļ. Un vēl citi daudz gadījumu, ko es varētu minēt, bet es skatos laikā un vēl daudz ko vēlos jums parādīt, pastāstīt, bet laiks tiešām ir nepielūdzams, tāpēc es tikai ceru, ka ar šiem diviem piemēriem man izdevās jums ilustrēt to, ka šī nepieciešamība spēt izvērtēt informāciju un kritiski domāt ir vajadzīga ne tikai mums cilvēkiem, bet ir nepieciešams to nodrošināt arī mākslīgajam intelektam, uz kuru mēs pieļauju, sāksim paļauties aizvien vairāk un to vairāk sāksim ticēt tai informācijai un lietot to informāciju, ko viņš mums dos. Kas attiecīgi ietekmēs mūsu domāšanu? Domāšana ietekmē mūsu emocijas, tālāk ietekmē mūsu uzvedību, mūsu lēmumus, mūsu rīcību un jā, tāpēc mums vajadzētu atteikties par šo ar tiešām lielu tādu pietāti, ja, un
un nopietnību. Kas tad ir tie mākslīgā intelekta rīki un kāds vispār viņiem sakars ir ar skolotājiem? Es dažus tikai pieminēju šeit, bet skolotāji lietos mākslīgo intelektu, ja vēl to tagad nedara, lai atvieglotu savu ikdienu, savu darbu, radot mācību stundu plānus, radot dažādus materiālus, ko varēs lietot pēc tam viņa skolēni mācībās. Skolotājiem ir jābūt arī kā datu analītiķim savā ziņā, viņam ir jāspēj tātad izvērtēt to informāciju, ko viņš pēc tam rāda, stāsta, māca saviem skolēniem. Jābūt ir arī mākslīgā intelekta trenerim, ja tā var teikt, tāpēc, ka mākslīgais intelekts šobrīd darbojas balstoties uz to informāciju, to pieprasījumu, ja tā var to nosaukt, angliski prompt, ko mēs viņam iedodam. Un atkarībā no tām var ļoti būtiski arī izmainīties rezultāts, tā atbilde, ko mēs saņemam. Līdz ar to skolotājiem tiešām ir nepieciešama ļoti padziļināta izpratne par to, kā mākslīgais intelekts patiesībā darbojas. Daudz padziļinātāk izpratne nekā tā ir skolēniem. Skolotājiem ir nepieciešams jau tagad prasmes kā digitālā pratība, datu pratība, mākslīgā intelekta pratība, kamēr vēl nav kāds cits nosaukums šim izdomāts, mediju pratība un digitālā lasīt prasme, tas, ko sauc arī par dizainu domāšanu un sistēmiska domāšana, un jāspēj risināt problēmas, sadarboties ar citiem pieaugušajiem, un ļoti svarīgi tātad kritiskā domāšana. Es no visa izceltu īstenībā to kā pašu svarīgāko. Un lietojot mākslīgā intelekta rīkus, svarīgi skolotājam ir nodrošināt to, ka viņš uzrauga nodrošina šo uzraudzību un arī nodrošina skolēnu un studentu datu privātuma aizsardzību. Tad noslēgumā es skatos, nepaspēju daudz ko parādīt, pastāstīt, bet noslēgumā es tieši, ja mēs runājam par dezinformāciju, tad vēlos par to vēl pāris vārdus pateikt. Manuprāt, digitālā lasītprasme un mediju pratība ir līdzīga vakcinācijai pret dezinformāciju. Nepatīkami, negribas, dažādas problēmas, sarežģījumi no tā visa. Sākumā ļoti nepatīk. Es zinu, cik ļoti skolotājiem nepatīk mācīties šīs lietas, jau apgūt to visu jauno. Bet tas ir ļoti svarīgi to, šīs prasmes apgūt un mācīt viņus arī skolēniem, kuriem arī visticamāk tas viss varbūt nav tas pats interesantākais vienmēr, ko darīt. Bet ir divi rīki, kuri ļoti palīdzēs jums un jūsu skolēniem, un ar tiem es vēlos jūs arī iepazīstināt. Vienu ir izstrādājuši mūsu pašu studenti no sadarbībā ar Rīgas Tehnisko universitāti, un šis rīks saucas Ziņderis. Kāpēc tāds nosaukums? Līdzīgs kā iepazīšanās lietotnei Tinderis. Viņš darbojas pēc principa, ka tev ir apgalvojums, tev ir šī ziņa, un tev ir jāsavieno tā ziņa, un tad tev tiek piedāvāti informācijas avoti, un tev attiecīgi vajag spēt noteikt, kura ziņa ir patiesa, kura ir attiecīgais informācijas avots, kura nav patiesa. Tieši līdzīgi, kā mēs Tinderī to darītu, ka mēs izvēlamies jā vai nē. Un Ziņderī ir 400, vismaz 400 dažādas ziņas jau ievietotas, kuras ir paņemtas, kuras ir reālas ziņas, viņas ir paņemtas tiešām no tīmekļa, jā, un ir arī tādas ziņas, kuras tad paši lietotnes radītāji ir izveidojuši. Un
šis var kalpot kā treniņš, kā tests, lai pārbaudītu sevi, cik labi attīstīt ir jūsu mediju-pratība, jūsu spēja atpazīt dezinformāciju. Un otrs rīks savukārt ir Cambridges universitātes izveidotais Go Viral, kurš darbojas ļoti interesantā veidā. Skolēni izveido, vai jūs, ja jūs lietojat šo rīku, jūs izveidosiet profilu, līdzīgi kā sociālos tīklos jūs to darītu, un jums uzdevums ir izveidot viltus profilu, norādot dažādu nepatiesu informāciju par sevi. Un jūsu uzdevums ir ar šo viltus profilu veidot pēc iespējas ticamākas viltus ziņas. Jo Cambridges universitātes pētnieki gribēja pārbaudīt, un viņi arī pārliecinājās, ka tas tiešām tā ir, ja cilvēks pats zina tās visas metodes, visus tos paņēmienus, kā cilvēki manipulē tīmekļu digitālajā vidē, ja viņš pats to visus izmanto un pieredz, tad tas palielina viņa noturību, viņa pretestību pret dezinformāciju. Līdzīgi kā tas ir ar mūsu imūnsistēmu, ja mēs domājam par vīrusiem, tad arī, ja mēs nekad nenonākam saskarē ar noteiktu vīrusu, tad tajā brīdī, kad tas notiks, mūsu imūnsistēma nebūs tam gatava, un viņai tas būs pārāk liels sloks, un tas var beigties arī pat letāli. Tad ar šo droši vien es arī noslēgšu, jo, ja es laiku pareizi skatos, mans laiks atvēlētais beidzies. Ceru, kaut kas no tā, ko teicu, jums bija noderīgs, lika vismaz aizdomāties, tas vienmēr ir svarīgākais, manuprāt, kas ir jādara. Ja mēs gribam īstenībā ne tik daudz mācīt kaut ko, bet vairāk aicināt un likt domāt. Jā. Paldies par uzmanību. Paldies Krišjānim, un šobrīd arī teikšu paldies pārējiem runātājiem, atgādināšu Janai Bisterei Kalniņai un Vēsmai Sūnai. Un ceru, ka jūs, klausītāji, veicāt savas digitālās piezīmes un varbūt atzīmējāt kādu digitālo rīku vai praktisku rīku, kā tad veicināt lasītprasmi, digitālo lasītprasmi skolā, bet ja gadienā to neizdarījāt, tad atceraties, ka šis semināra ieraksts saglabājas Izglītības un zinātnes ministrijas Facebook lapā, tā kā droši jebkurā brīdī var iet un vēlreiz noskatīties. Paldies un jauku visiem piekdienu!